Jo vairāk mēs zinām, jo vieglāk mums dzīvot. Skatāmies! Ir dažādi iemesli, kādēļ dažkārt mums nākas mainīt ģimenes ārstu. Taču tie, kas ar to ir saskārušies, noteikti zina, ka atrast augsti kvalificētu un pieejamu speciālistu nav nemaz tik vienkārši. Tādēļ šodien esam iegriezušies Veselības centrā 11, kas atrodas pašā Rīgas centrā, Mednieku ielā 7. Šeit konsultē 6 ģimenes ārsti, kuriem ir līgums ar Veselības norēķinu centru. Un svarīgākais, pie speciālistiem vēl aizvien iespējams reģistrēties. Veselības centrā 11 ar ģimenes ārsta nosūtījumu iespējams veikt dažādus pamatizmeklējumus. Piemēram, elektrokardiogrammu un ultrasonogrāfiju, un saņem dažāda profila speciālistu konsultācijas un rehabilitāciju. Veselības centrs 11 ir draudzīgs arī topošajām māmiņām. Centrā grūtniecības novērošanu veids ginekologi, kas ir līguma attiecībās ar valsti – Līga Kozlovska un Natālija Tabačuka. Centrs arī veids pilnvērtīgu acu slimību profilaks un ārstēšanu. Konsultē Maruta Alsberga, Līga Ķemere un medicīnas doktore Rasma Lūkina. Redzes lauka noteikšanai mēs izmantojam datorizēto perimetru. Šī ir mūsdienīga ierīce glaukomas agrīnai diagnostikai un ilgstošai novērošanai. Veselības centrā 11 iespējams veikt arī obligātās veselības pārbaudi. Šī pārbaude dod cilvēkam iespēju uzzināt arī par savu veselības stāvokli un konsultācijās ar ārstiem speciālistiem iegūt informāciju par preventīvo virzienu savas veselības uzlabošanā. Slēdzam līgumus ar klientiem, kas vēlas, lai ārsta komisija izbrauktu uz vietas uzņēmumā, iestādē, organizācijā. Un iespējas ir to darīt, jo ir nepieciešama portatīvā aparatūra, varam izdarīt arī nepieciešamās analīzes, tātad funkcionālo diagnostiku.